kosinus kvadrāta x ir vienāds 1 mīnus sinus kvadrāta x. Tagad mums jau būs tesinus un tesinus. Pārrakstam vienadojumu 2 reiz 1 mīnus sinus kvadrāta x plus 5 sinus x vienāds ar 5. Atveram iekavas, sareizinot vērtības. 2 un mīnus 2 sinus kvadrāta x plus 5 sinus x mīnus 5 vienāds ar 0. Tātad mīnus 2 sinus kvadrāta x plus 5 sinus x un 2 mīnus 5 mums ir mīnus 3. Uzreiz, lai būtu vieglāk, mēs varam šo visu sareizināt ar mīnus 1, lai mums pazūstu t un t mīnusa zīmes. 2 sinus kvadrāta x mīnus 5 sinus x un plus 3 vienāds ar 0. Aizvietojam sinus x ar jebkuru latīņu burtu. Un tad te būs vienāds kā sinus x. 2t kvadrātā mīnus 5t plus 3 vienāds ar 0. Caur diskriminantu aprēķinot saknes, mums sanāk t1 vienāds ar 1 un t2 vienāds ar 1,5. Bet šī vērtība mums neder, jo vērtībai jābūt no 0 līdz 1, jo tā ir sinusa vai kosinusa vērtība. Te pieder no mīnus 1 līdz 1. Sinus x vienāds ar 1. X ir vienāds pi dalīt ar 2 plus 2 pi k, kur k pieder reāliem skaitļiem.